Esiet sveicināti! Es esmu Ieva Erte. Liena Valdmane. TET skoliņa pastāv jau 3. gadu. Šogad laikā platformā digitālādrošība.lv mēs esam izveidojuši plašu materiālu bāzi sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas drošāka interneta centra. Latvijas drošāka interneta centrs ar prieku sadarbojās, lai veidotu pedagoģiski noderīgus un izziņas pilnus materiālus, ko var izmantot gan ģimenēs, gan pirmsskolās un, protams, arī skolās. Šo 3 gadu laikā mēs esam uzkrājuši plašu materiālu bāzi, kas ir domāta vecākiem, skolotājiem un pasniedzējiem pirmsskolas izglītības iestādēs. TET esam veikuši pētījumu, kurā esam noskaidrojuši, ka trešdaļa vecāku, jeb 38%, nav runājuši ar bērniem par šo svarīgo tematu. Mēs negribētu domāt, ka tas ir nezināšana vai slinkums. Visdrīzāk vecākiem vienkārši nav īsti sapratnes, kā sākt runāt par šo sensitīvo tematu. Pārliecinošs vairākums, jeb 68%, vecāki uzskata, ka tieši 4 līdz 7 gadu veci bērni ir īstā auditorija, kad sākt runāt par drošību internetā. Jo viņi ir tie, kas spēr pirmos soļus interneta vidē un ļoti nepieciešams, lai tie būtu pārdomāti un apzināti. Jo ātrāk mēs sāksim bērniem stāstīt, ko vajadzētu un ko nedrīkst darīt interneta vidē, jo lielāka iespēja, ka mums izaugs gudri sabiedrības cilvēki, kuri mācēs stāties pretī kiberdrošības riskiem, kas šobrīd draud ik uz soļa. Lielākā daļa materiālu, kas atrodama platformā digitālādrošība.lv, ir tapuši ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas drošāka interneta centra. Tāpēc ar mani šodien kopā ir Liena Valdmane. Sveika! Sveika, Liena! Un mēs kopā centīsimies noskaidrot, kas tad šī drošība internetā īsti ir. Šobrīd sabiedrībā tiek ļoti daudz runāt par drošu internetu un par mēdīpratību. Vai tu vari lūdzu paskaidrot, kas šī mēdīpratība īsti ir? Sākšu tad es ar to, kas tad ir drošība internetā, un tad mēs nonāksim arī līdz mēdīpratībai, jo zinātnieki joprojām strīdās, tāpat kā strīdās, kas tad bija sākumā vista vai ola, un katram ir sava teorija par to, kā tad tas viss ir noticis. Tāpat ir ar drošību internetā, jo ļoti daudz cilvēku uzskata, ka digitālā drošība ir tas pamats, un tad kā maza daļa tajā visā ienāk arī mēdīpratība. Citi zinātnieki uzskata, un tos pārstāvam arī mēs, ka mēdīpratība ir atsevišķa pratība un digitālā pratība ir atsevišķa pratība, jo ne viss mēdīju saturs ir digitālajā vidē. Savukārt digitālā pratība vairāk attiecas tieši uz digitālo vidi, kurā mums ir šie kiberdrošības draudi, par kuriem tu jau minēji. Tā kā saliekot to visu pa plauktiņiem, digitālā pratība ir būt drošam lietojot šīs digitālās ierīces, prast lietot drošas paroles, droši lietot tehnoloģijas un visas tās tehniskā puse vairāk, un mēdīs pratība savukārt ir tā satura puse, kurā ienāk tas, vai mēs, protams, uztvert ziņojumus, vai mēs, protams, saprast, kas tiek teikts, vai mēs esam manipulējami vai neesam tādi, kā mēs, protams, strādāt ar informāciju un tā tālāk. Mēdī pratība patiesībā ir viss tas, ko tu savā prātā spēj izanalizēt, uztvert, saprast, saņemot saturu no mēdījiem. Bet tikpat svarīgi ir spēt līdzveidot pašam šo saturu, jo mūsdienu digitālās iespējas ir tik plašas, ka tu esi nevis tas pasīvais dīvānā sēdētājs, pār kuru tad gāžas tas ārkārtīgais informācijas vilnis, un tu tikai mēģini kaut kā tur reaģēt uz to visu, bet patiesībā mūsdienu cilvēks tiek uztverts kā aktīvs līdzdalībnieks, kurš pats veido mēdīju vidi, kurš pats nosaka, kādu saturu viņš patērē, kurš pats arī līdzveido savu saturu, vai nu veidojot ierakstus, vai veidojot blogus, vai vēl kaut ko. Man liekas, ka mēs neprotam bērna galvā izveidot to lielo bildi, ka šis ir saistīts ar to, ka ja tu darīsi tā, tad šis cēlonis novedīs pie šīm sekām. Mēs dodam kaut kādu ļoti sadrumstalotu to informāciju. Neatbildi svešiniekam, bet kur svešinieks radās internetā? Kā tas onkulis pārtapa par bērnu, kuram ir 6 gadi? Kā tas notika un kas notiks, ja es atbildēšu? Mēs ļoti īsi mēģinam tādos saukļos bieži vien runāt ar bērnu. Manuprāt, ir vajadzīga šī
saruna, kura, jā, nevienmēr ir patīkama, īpaši par šīm tēmām, kuras skar bērnu tiešām fizisko drošību, jo ir ļoti grūti izskaidrot, ka internetā ir arī slikti cilvēki, kāpēc viņi ir slikti, ko viņi var gribēt no šī bērna, kā tas tiek izdarīts. Tās ir sarunas, par kurām, diemžēl, mēs runājam tikai tad, kad mēs izlasām kliedzošus ziņu virsrakstus, kad ir notikusi jau kāda vardarbība vai vēl kaut kas, un tad mēs sakam, paga, kāpēc skolā par to nemācīja, vai kāpēc pirms skolā nemācīja, vai tad tiešām man mājās par visām tēmām ir jārunā. Te es gribu teikt, ka ļoti daudz salīdzina šo digitālo drošību un mediju pratību ar ceļu satiksmes drošību. Tur, kur bērns šķērso ielu, vai tas ir pie skolas, vai tas ir pie mājas, tur arī šim pieaugušajam ir jābūt blakus. Ja mēs skaidrojam bērnam, viņš iemācās šo kritisko domāšanu, jo kritiskā domāšana ir jāiemāc. Tas ir process visa mūža garumā. Lēns process, kas liek domāt, un domāšanai vajag laiku. Līdz ar to, ja mēs vienkārši ātri uzkliedzam, nespēj šito, un ātri pievēršamies nākamajai darbībai, bērnam nav skaidrs šie cēloņi un sekas, un nav skaidrs tas process pilnībā. Jo medijpratības pamatā ir lasīt prasme. Ir pat aptaujas, kuras tiešām veido šo medijpratības indeksu, un 30% no medijpratības indeksa veido, cik sabiedrība ir lasītpratīga. Tā ir ārkārtīgi liela nozīme, jo kā mēs varam bērnam teikt, vai tu neredzi, ka tā ir maldinoša reklāma, ja viņš pat nesaprot, ko tie vārdu virknējumi tur nozīmē. Vai kāpēc mēs dusmojamies, ja bērns ir nospiedis piekrist kādiem noteikumiem, viņš nav pat spējis izlasīt tik daudz teksta, kā šajos noteikumos ir. Tieši tāpēc šajā materiālā pamatā ir dziesmas teksts. Dziesmas teksts, ar kuru mēs varam strādāt daudzveidīgi. Viens ir vienkārši pārunājot, ko tu saprati šajā dziesmā, par ko bija dziesma, kurš vārds tev likās visnesaprotamākais, izskaidrot šo vārdu, bet tikpat labi mēs varam spēlēties. Piemēram, mēs piedāvājam šajos materiālos dārgumu medības, kur bērnam ir jākoncentrējas uz konkrētiem vārdiem, jāsaprot, ko tas vārds nozīmē, kurš vārds dziesmiņā tas ir. Tātad mēs dodam tādu detektīva sajūtu, darboties ar šo tekstu, līdzdarboties, iedarboties, izprotot to daudz dziļāk. Ja? Tieši tāpat tālāk mēs varam spēlēt spēles, kuras ir izriet no šīs dziesmas, jo katra dziesma ir par kaut ko, katrā dziesmā ir savs stāsts, savs vēstījums, un patiesībā dziesma ir tieši tikpat labs mācību līdzeklis, kā jebkura grāmata, kā jebkura filma, kā jebkurš cits impulss. Liena, es piekrītu, ka tēmu klāsts, kas šobrīd sabiedrībā būtu jāzina un jāpārzina, prasmu klāsts, ir ļoti, ļoti plašs. Un, iespējams, ja tas nav apgūts jau jaunā vecumā, tad pēc tam to ir aizvien grūtāk apgūt. Tāpēc mēs arī mūsu platformā digitālā drošība.lv esam censušies visu ļoti plašu tēmu klāstu aptvert, taču bērnam saprotamā valodā. Un varbūt tu vari pastāstīt, ja es kā skolotājs vēlos savai klasē vai pirmsskolas grupiņai pastāstīt par digitālās drošības prasmēm, kādu no tēmām. Un es apmeklēju šo mājaslapu digitālā drošība.lv, atveru to vaļā, ar ko man būtu jāsāk. Kas ir pirmie soļi, kā sākt stāstīt savai grupiņai par šīm tēmām, ko man izvēlēties tajā lapā? Es domāju, ka ir jāsāk ar tām tēmām, kuras skar, kas vispār ir internets. Tātad šie materiāli ir tapuši 3 sezonās. Mēs esam auguši gan plašumā, gan dziļumā gājuši. Un pirmajā sezonā ārkārtīgi daudz mēs pieskārāmies tam, kas ir internets. Salīdzinot to gan ar koku, gan ar dažādiem citādiem epitetiem, mācot, veidot, kā tas viss notiek. Jo bērniem ir jāsaprot, ka interneta informāciju kāds rada, internetam ir vajadzīgas ierīces, internetam ir tātad visas šīs pamatlietas, jo tad mēs iedodam šo lielo bildi, par kuru es runāju pirms tam. Bez šīs lielās bildes bērnam šķiet, ka tā filmiņa pati no sevis kaut kā tur parādās. Ja? Tā kā mēs iemācam, kas ir internets, tālāk mēs noteikti iemācam par to, kad tad tas nodar mums un kad tas mums traucē. Otra lieta - ierīces.
Bērni ļoti bieži nesaprot, ka dators ir kaut kur saistīts šajā tīklā, ka dators ir kaut kā saistīts ar printeri, ka mēs varam aizsūtīt to e-pastu un pēkšņi viņš parādās tajā datorā. Un šeit gan ir jāņem talkā tieši digitālā drošība materiāli. Mums ir gan mazi maketiņi, kā tas dators izskatās, gan faili, mazās ikoniņas, kuru vienu pēc otra mēs ievietojam datorā. Mēs ar bērniem varam izrunāt, kas ir dokuments, kurā mēs lejuplādējam video, kad mēs to varam. Respektīvi, visas šīs praktiskās lietas soli pa solim parādīt. Kādi būtu tavi ieteikumi tādai stundas uzsākšanai un novadīšanai tādā tehniskā ziņā? Katrs skolotājs ir unikāls, katram skolotājam ir citādi bērni. Līdz ar to mēs tiešām neesam gājuši šo ceļu, ka ir gatava nodarbība, kurā skaidri parādām, kad ierosmes daļā 3 minūtes šitā spēle, tad galvenā daļa, tad apjēgšana vai izvērtēšana vai atgriezeniskā saite. Nē, mēs esam darījuši savādāk. Līdz ar to skolotājs ir pilnīgi brīvs kombinēt šīs elementus, kaut ko mēs esam iedevuši, kā vien vēlas. Noslēdzot šo mūsu sarunu, varbūt, ka tu vari iedot tādu savu top 3, kas ir tavuprāt ir tādas lietas, kas tiešām mums katram būtu jāievēro interneta drošības tādā tematikā. Mīļie, mēs saprotam, ka mēs nevaram dzīvot pasaulē, kurā nav digitālo tehnoloģiju. Mūsu pasaulē tās ir ienākušas, bet mums ir jāsaprot, kā ar tām sadzīvot. Runājam par to, skaidrojam bērniem. Tātad mans pirmais padoms ir mācām izprast pasauli un mācāmies arī paši. Jo ļoti bieži vecāki arī sevi ieliek tajā ikdienas rāmī, ka galvenais ir šodien paēst, izdarīt to, un protams, ir laika trūkums. Protams, šis mediju apjoms dzen mūs uz priekšu. Ar to arī mans otrais padoms ir saistīts. Dodam laiku domāt, dodam laiku sarunām, atrodam laiku analizēt to, kas apkārt ir noticis. Tātad saprast pasauli, mans pirmais ieteikums, dot sev laiku, neizdarīt pārsteidzīgas izvēles, nepārāk ātri ietekmēties no kaut kāda satura, ko bērns ir saskatījis. Ja? Un trešā lieta ir uzticēšanās. Jo bez uzticēšanās, ja bērns mums droši nevar pateikt, ko viņš ir izdarījis internetā, ja bērns labāk prasa padomu savam vienaudzim, kurš ir varbūt ar tikpat zemu vai nedrošu šo izpratnes līmeni, mēs nekad nebūsim bērnam uzticības personas. Mums ir jāparāda, ka ne tikai tālrunis 116, 111, kur svešs cilvēks tev sniegs padomu, bet vecāks, skolotājs, audzinātājs, tie ir pirmie cilvēki, kam var uzticēties. Es tev pilnībā piekrītu. Šīs prasmes, ko tu nosauci, ir tas, ko mēs esam centušies ielikt digitālā drošība.lv mācību materiālos, protams, bērnam saprotamā veidā, bet attīstot jau sākot no pirmajiem soļiem. Es aicinu arī jūs apmeklēt platformu digitālā drošība.lv, apskatīt tur pieejamos materiālus un atrast sev piemērotāko. Uz tikšanos citās reizēs!